kāds ir jūsu skatu, lai izdodas. Labdien, tie, kas līdz šai skatuvē ir nonākuši. Tas, ko es jums šodien mēģināšu nedaudz pastāstīt, patiesībā nebūs mēģinājums mācīt dzīvot, bet drīzāk būs neliela dalīšanās pieredzē. Jo atceroties savu laiku, kad es biju jūsu vecumā, man šķiet, ka tas izaicinājums, ka tagad ir jāsaprot, ko jūs tālāk gribat darīt, ir milzīgs. Un kur ir varbūt tā lielākā sarežģītība, vismaz kas man bija lielākā sarežģītība. Katra no mums skolā droši vien ir iedvesmojošāki skolotāji un varbūt brīžiem netik iedvesmojoši. Un kā man šķiet, ļoti ātri var iekrist tādā sajūtā, ka, tāpēc, ka skolotājs bija foršs, tāpēc man tas priekšmets patīk. Lai gan patiesībā var izrādīties, ka tādā dziļākā sajūtā tas īsti nav jūsu. Un tas, kas jums patiesībā stipri patīk, vienkārši tā ir sanācis, ka vispozitīvākie, visinteresantākie cilvēki jūsu lokā varbūt nav nonākuši. Un līdz ar to, kā man šķiet, vai ir izeja no šī, man liekas, no šī ir viena izeja. Un tas būs kaut kas, ko man liekas visdrīzāk neviens skolotājs jums neteiks, un iespējams pat vecāki neteiks, vismaz man tā šķiet. Un tas, ko es gribu teikt, tas nozīmē iespējams, ka ir svarīgi kaut kādās dzīves brīžos darīt lietas, kas izklausās absolūti neloģiskas, kas liekas absolūti pretēji tam, ko vajadzētu darīt, lai iet uz tiem mērķiem dzīvē, kuri droši vien katram no jums tā vai citādi veidojās. Lai to darītu, droši vien ir jāatrod vai labs skolotājs, bet skolotājs vārdu visplašākā nozīmē, nevis tikai konkrēts skolotājs skolā. Un tam pavisam noteikti jāvelta laiks un jādara nopietni. Tas, ko es tagad pasaku, var izklausīties tā nedaudz vienkāršot un didaktiski. Tas, ko es gribētu varbūt tālāk teikt, lai šo ideju, kā man šķiet, nedaudz piezemētu. Tas būs neliels citāts no Steva Jobsa, kuru droši vien nevienam nav jāstāsta, kas tas tāds bija. Apple kompānijas izveidotājs. Un tas citāts ir no vienas viņa runas, ko viņš teica Stanforda universitātes studentiem izlaidumā, šiem studentiem pabeidzot studijas, un tās runas tāds moto varētu būt, kā dzīvot pirms mirsti. Un tad, kad es saku, kā dzīvot pirms mirsti, droši vien var izklausīties tā kā ļoti pārspīlēti, tā kā žurnālistiski, ja tā var teikt. Tie, kas zina viņa biogrāfiju un gadu, 2005. gads, saprot, ka priekš viņa tas nebija galīgi tāds žurnālistisks stāsts. Viņš zināja tajā laikā, kad viņš ir neglābjami slims un ka viņam ir palīdz dzīvot patiesībā pavisam nedaudz. Līdz ar to tā bija tāda pārdzīvota, izdzīvota patiesība. Un tas, ko viņš teica, lielā mērā ir saistīts ar vienu viņa dzīves epizodu. Un epizode ir sekojošā. Tad, kad viņš pavisam tikai nedaudz vecāks, kā jūs tagad šeit, studēja universitātē, un viņa no universitātes izmeta par nesekmību. Viņš bija tik nabadzīgs, cik nabadzīgs cilvēks var būt. Pārtika no zupas virtuves un gulēja pie saviem studiju biedriem kopmīņu istabiņā uz grīdas. Un sapņoja par nākotni. Domāja, kā izveidot lielu biznesa kompāniju, galu galā ražot dators. Ko viņš mācījās? Ko viņš aizgāja studēt universitātē, vienkārši kā brīvklausītājs, paklausīties lekcijas. Varētu likties absolūti absurdi. Tas, ko viņš mācījās, bija glītrakstīšana, jeb kaligrāfija. Savā runā viņš teica, klausieties, ja es nebūtu šo kursu paņēmis, nebūtu klausījies kaligrāfiju, Apple kompānija nekad nebūtu radusies. Vēl vairāk, nedaudz pārspīlējot, viņš teica, jūs visi rakstīt ar tiem Microsoft tehniskajiem fontiem, kādi ir tā kā Microsoft pamatā. Iespējams, ka tas ir pārspīlēts par tiem fontiem, bet tas, ka Apple kompānija nebūtu radusies, ļoti iespējams. Tas, ko viņš teica, ka patiesībā jūs nevariet izplānot savu dzīvi uz priekšu. Tagad jūs gribiet dzīvē kaut ko panākt, sasniegt, un tad teikt apmēram tā, tagad man ir jāiestājās universitātē, juristos, pēc tam ir jāmācās vēl kaut kas, tad es būšu pats slavenākais jurists Latvijā.
vai jurista vietā lieciet vārdu fiziķis, datoriķis, jebkuru citu. Tad Steve Jobs saka, šādi tas nestrādā. Jūs nevariet izplānot dzīvi uz priekšu, salikt punktus un tad starp viņiem iet. Tas, ko jūs variet darīt, sekot savām sajūtām, sekot saviem instinktiem. Darīt iespējams absolūti neloģiskas lietas. Kā viņš saka, saprotot, ka darot šīs neloģiskās lietas, jums jātic, ka nākotnē, paskatoties atpakaļ, tie punkti savienosies. Jūs sapratīsiet, kāpēc bez tā muļķīgā soļa, iespējams muļķīgā pēdiņās, pēc šī kaligrāfijas vai glītrakstīšanas kursa klausīšanās, viņa kompānija nekad nebūtu radusies. Un šis ir tas, droši vien, kas nav vienkārši. Varētu likties, ka tas saka, tad mētājamies dzīvē no viena pie otra, lai tā nebūtu bija šis mans iepriekšējais viens no tēzēm, ka ja jūs to dariet, kaut vai kaligrāfiju mācieties, tad dariet to nopietni, veltiet tam laiku un ticiet, ka tam dzīvē noteikti būs kaut kāda jēga. Vēl viena daļa no šī paša stāsta patiesībā ir tas, ko viņš teica studentiem. Viņš teica, palieciet izsalkuši, palieciet neprātīgi. Jaunībā droši vien viss ir neprātīgi, droši vien citādi būt nemaz nevar. Bet šo sajūtu dzīvē saglabāt patiesībā nav triviāli. Es tagad nocitēšu vienu Imanta Ziedoņa dzejoli ļoti neprecīzi, jo es dzejojos no galvas neatceros, bet dzejoļa tā pamatideja bija apmēram tāda. Gribās balta gūbļa. Jocīgi, ka agrāk tas nebija ienācis prātā. Mēs saprotam, ko saka mums Imants Ziedonis. Ne jau, ka viņš gribētu, lai viņa istabā staigā balts putns liels. Ka šī sajūta, ka vēl kaut kā šai dzīvē pietrūkst, ka vēl kaut ko šai dzīvē es gribu izdarīt, šo sajūtu saglabāt. Un tad nāk šie neprātīgie soļi, šīs neprātīgās idejas un kaut kas sāk notikt. Otra lieta, mēs tā kā triviāli sakam, ka katrs mēs dzīvojam savā draugu lokā noteiktā informācijas burbulī. Ikdienā mēs varbūt līdz galam to nesaprotam, bet kaut kādos brīžos tas sāk spēlēt ļoti negatīvu lomu, kā man šķiet mūsu skatā uz pasauli un tas, ko mēs darām. Mēģinājumi izkļūt no šī burbuļa varbūt nejauši, jūs kādu satiekiet, bet iespējams, ka to vajag darīt ļoti sistemātiski. Un šeit viens atkal piemērs no manas dzīves. Tanī laikā, kad es biju profesors Amerikas Savienotās valstīs, Kalifornijas Universitātē Berklijā, tad Berklijā ir ieejas vārti un ir iela, kas saucās Telegrāfa iela, un viņa atdurās tieši centrālajos vārtos. Iela patiesībā ir fantastiski interesanta tādā kultūra vēsturiskā kontekstā. Uz šīs ielas ir radusies hipiju kustība. Nezinu, vai jauniešiem šis vārds kaut ko izsaka hipija, bet tā bija noteikti paudze. Tie, kas zina varbūt nedaudz amerikāņu literatūras, tur sākās bīta literatūras kustība, kas arī ir kaut kas ļoti interesants, es domāju, tādā kultūras vēsturē. Ja tagad jūs iznākiet par šiem te vārdiem, jūs tur satiekiet cilvēkus, kurus es sauktu hipiju pensijā. Šeit kungs, kurš par nelielu naudu meitenēm var sapīt daudzas mazas pīnītes. Kāda cita kundze, kura pārdod paštaisītas visādus gredzenus vai piekariņus, ķēdītes un tā tālāk. Un jūs sākat ar šiem cilvēkiem runāt. Un jūs saprotiet, ka iespējams jūsu dzīve, jūsu burbulis, kurā jūs dzīvojat, es kā fiziķis, iznākot pēc garas dienas laboratorijā, ar šiem cilvēkiem parunājot, pēkšņi saprot, ka klausieties. Iespējams, ka tādā pasaulē notiek vēl interesantas lietas, ārpus manas profesijas. Un ja es neparunātos ar šiem cilvēkiem, es patiesībā nekad šo sajūtu nedabūtu. Nevis neuzzinātu to, bet nedabūtu šo sajūtu. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi šos dažādos skatu punktus, dažādās sajūtas uz pasaules sevī kultivēt. Un priekš sevis es varu pavisam noteikti teikt, ja es nebūtu ar šiem cilvēkiem runājis, kaut kādos brīžos man nebūtu interesanti to darīt, iespējams, ka mana dzīve būtu aizgājusi pavisam citādi, un es darītu tagad kaut kādas citādas lietas, iespējams vēl labākas. Bet, patiesībā sakot, skatoties uz savu dzīvi atpakaļ, es varu teikt, ka es patiesībā esmu ļoti apmierināts ar to, kā viņa ir notikusi un ar to, kas tagad notiek ar mani. Tā kā šī ir viena no stāsta daļām.
Iespējams, ka vajag darīt vēl trakākas lietas. Šī ir centrālā biblioteka Kalifornijas Universitātē Berklijā, kur katru gadu visi amerikāņu budisti sabrauc vienā vietā, visu dažādo budisma novirzienu līderi un lasa svētos rakstus, budistu svētos rakstus, sutras. Lasa no tās vietas, kur pagājušo gadu pabeidza. Katrs lasa savā valodā, kāds tai valodā, kāds japāniski, kāds angliski, kāds vēl kādā valodā. Un tad jūs aiziet pie viņiem ciemos. Vienkārši, lai tā kā arī paskatītos, kādu vēl skatu uz pasauli var būt. Pirmā sajūta, ka mani no tūlīt no turienes izmetīs. Kā es redzēju, tā kā tu nejūties esot savā ierastajā vidē. Pēc kāda brīža saprot, ka neviens tev ārā nemet. Ka patiesībā ir ļoti interesanti ar viņiem parunāties. Tas nenozīmē, ka es pēc tam esmu kļuvis par budistu, vai pirms tam ar iepriekšējiem runājoties būtu kļuvis par hipiju, bet tu saprot, ka tā dzīvē ir vēl kaut kādi aspekti, kaut kādas skaldas, kaut kādas šķautnes, uz kurām ir vērts skatīties uz pasauli. Un tas palīdz šīs izvēles dzīvē izdarīt. Vēl viena, kā man šķiet, mācība, pat ne mācība, pieredze no manis, nelaist garām dzīvē izdevības. Jo katrs no mums droši vien, jūs varbūt vēl mazāk, bet ejot uz laikam uz priekšu, droši vien tas būs aizvien biežāk. Tas, ko mēs nožēlojam, parasti nav tas, ko es izdarīju. Izdarīju, neizdevās, darīšu citādi. Tas, ko es patiešām nožēloju, ka man bija iespēja un es nepamēģināju. Tās ir lietas, ko es patiešām nožēlojam. Un viena no šīm iespējām vienmēr ir satikt cilvēkus. Šis ir profesors Čārls Tauns. Es izstāstīšu vienu epizodu no manas sarunas ar viņu, lai jūs viņu saprastu, par viņu jāzina tikai divas lietas. Viņš ir Nobelprēmijas laureāts fizikā par to, ka izdomāja lāzerus. Nobelprēmija bija gadu gaitā ļoti, ļoti daudz. Mēs visas neatceramies, par ko tad katrs tur viņu saņēmis. Lāzeri, ja es tagad jautātu, kurš nezinu, kas ir lāzers, dažiem izteikt, es tā kā vismaz kaut kur esmu redzējis, kas tas tāds ir. Tad viņš šo lāzeri izgudroja. Mana saruna ar viņu notika, kas varbūt ir vēl svarīgāk, viņam bija 99 gadi. Pat cik es diezgan daudz laika esmu pavadījis Berklijā, Kalifornijā, es viņu ļoti labi pazinu, un vienu dienu satiekot viņu pie kabineta durvīm, viņam esot 99 gadu vecam, es droši vien kvalificētos kā ļoti nepieklājīgs cilvēks. Es teicu, profesor Tauns, jums ir 99 gadi, un jūs katru dienu nākat strādāt uz darbu, kāpēc jums to vajag? Varbūt drusku mierīgākos vārdos es teicu, bet ziņa bija apmēram tāda. Kāpēc 99 gados jānāk uz darbu. Tas, ko man teica Tauns, un kas droši vien attiecās uz šo tēmu, kā nenošaut greizi, bija divas lietas. Pirmā attiecās vairāk uz mani. Viņš paskatījās caur pieru uz mani un teica, jaunais cilvēks. Un cilvēks, kas ir 40 gadu par mani vecāks, protams, ka es esmu jaunais cilvēks, bet otra ir tā, kas ir svarīgākā ziņa. Viņš teica, es nenāku katru dienu strādāt. Es nāku katru dienu priecāties par fiziku un baudīt fiziku. Viņš teica angliski vēl īsāk, I'm coming to enjoy physics. Un ja jums cilvēks 99 gados saka, ka viņš nāk baudīt to, ko viņš dara, savu profesiju, tad mēs saprotam, ka šī ir tā kā izdevusies dzīve, ka viņš tos punktus skatoties atpakaļ noteikti var sasiet un ka viņam tā kā bija pareizās izvēles izdarītas dzīvē. Es varu novēlēt tikai sev pirmkārt, bet arī visiem pārējiem pirmkārt jau nodzīvot līdz 99 vai 100 gadu vecumam. Otrkārt, tad, kad tas vecums būs pienācis, lai mēs varētu teikt, ka mums joprojām patīk tas, ko mēs darām, ka mēs joprojām baudām to, ko mēs darām. Un, protams, tādu varētu būt diezgan daudz. Divi kungi, vispirms par to, par šī nākotnes izvēlēm, ja es būtu jūsu vecumā un šeit Latvijas universitātē, es teikšu to, ko patiesībā es nedrīkstētu jums teikt. Ja es būtu jūsu vecumā un domātu, kur tad es gribu studēt nākotnē, es teiktu, ka es ļoti daudz ko būtu gatavs ziedot un atdot, lai nonāktu kādā no top 10 universitātēm pasaulē. Un tā starpība patiesībā nav tā kā vienkārši noformulējuma, bet tā intelektuālais piesātinājums, ko jūs tur sajūtiet. Patiesībā ir tāds gaisā, tas ir, jūs to vienkārši sajūtiet. Protams, ja ambīcijas ir lielas, un, protams, ja ir ļoti liels mērķi dzīvē. Un
kas varbūt nedaudz to raksturo, jūs redziet, uz tās tabelītes tur augšā rakstīts Nobela laureāts. Šī automašīna stāvvieta pie fizikas fakultātes. Pie visām fakultātēm ir autostāvvietas rezervētas Nobela laureātiem. Tas nozīmē, ka tā cilvēku kompānija, kas tur ir, patiešām ir iespaidīga. Tanī laikā, kad es tur strādāju, 2 mani kolēģi fizikas fakultātē saņēma Nobela prēmijas. Viens no viņiem bija Džordžs Smūts par kosmiskā starojuma izpēti. Kāpēc es viņu šeit īpaši ieliku, lai nedaudz šo padarītu jautrāku? Varbūt, ka jūs ziniet, ka Zviedrijas Zinātņu akadēmija joprojām, tad, kad Nobela prēmija tiek piešķirta, no rīta zvana pa telefonu tam cilvēkam, kad prēmija ir piešķirta. Un tad, kad tas notiek Zviedrijā, agri no rīta, ja relatīvi agri no rīta, Kalifornijā tas ir nakts vidus. Smūts nakts vidū saņēma šo zvanu, starp citu, kad cilvēki to sagaida. Viņš teica, ziniet, man nenāca miegs, es biju iegājis dušā. Normāli cilvēks parasti nakts vidū neiet dušā, ja vienīgi tu kaut ko patiešām sagaidi. Viņam laimējās, viņš sagaidīja. Ko viņš darīja? Viņš no rīta atbrauc uz universitāti un noparkojās Nobela prēmijas laureāta stāvvietā. Viņam pienākās. Amerikas universitātēs ir kampusa policija, kurai tā kā neviens nav piezvanījis, ka Džordžs ir kļūst par Nobela prēmijas laureātu. Un policija, protams, viņam ielika soda kvīti logā pēc pilnas programmas. Es pieņemu, ka tas ļoti nesabojāja viņa dienā noskaņojumu šī te viena papildus soda kvīts. Bet dažus gadus vēlāk Džons Perlmuters par tumšās enerģijas izpēti. Un tie, kas varbūt kaut ko ir dzirdējuši par fiziku, varbūt ir dzirdējuši vārdu tumšā enerģija. Atkal saņēma Nobela prēmiju. Un tad universitātes rektors, kas tur saucās prezidents, agri no rīta zvanīja pie viņa durvīm un teica, Sauli, ja tu gadījumā brauks uz universitāte mašīnu, te ir tāda caurlaina. Tā kā, lai nu tev nav problēmas, lai tu vari tādā Nobela prēmijas laureāta stāvvietā noparkoties. Tas ir par šīm te izvēlēm, ko mēs dzīvē darām, bet, lai jūsu dzīve, izdarot šīs izvēles, būtu vienkāršāk, Latvijas Universitātes fonds, atvainojos, man kaut kā aizskrēja pa ātri. Latvijas Universitātes fonds ir sagatavojis jums iespēju iegūt dažādas stipendijas. Laikam tas ir ieprogrammēts, ka viņš pats griežās. Ir sagatavojis iespējas iegūt dažādas stipendijas. Tie, kas sāks studijas šī rudenī universitātē, ir vesela rinda stipendija, kas ir paredzēts tieši jums, saucās Ceļamaize. Latvijas Universitātes fonda dāmas šobrīd sēž šeit un pēc mirkļa būs pie stenda, kas ir šeit pavisam blakus. Jūs variet aiziet pie viņām un parunāties. Un jums viņas izstāstīs detaļas, kā pie šiem atbalstiem var tikt, jo mēs zinām, ka, protams, studēt ir labi, bet studēt ar īpašu stipendiju noteikti ir vēl labāk. Šis īsumā ir tas, ko es jums gribēju izstāstīt. Parasti pēdējā slaidā rakstīts paldies, un es saku jums paldies, bet tur ir arī mana e-pasta adrese, ja nu kādam gribās kaut ko par šo te pajautāt vēlāk, tad rakstiet, vienmēr būšu priecīgs jums atbildēt. Paldies!